Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV vizuāli krāšņs un stilīgs auto, kurš līdz ar facelift, jeb tā saukto modeļa atjauninājumu, ir ticis pie jauniem, ekonomiskiem dzinējiem un vēl izteiksmīgāks āriens. Dāmas un kungi, iepazīstam Peugeot 208 GT Hybrid. Pie stūres šim auto šoreiz esam aicinājuši dziedātāju Aiju Andrejevu, kura šogad atzīmēs savu muzikālās darbības 20. gadskārtu. Šajā laikā Aiju, savulaik skatuves vārdā Aišu, esam redzējuši gan uzstājamies ar grupām Opus Pro un Credo, gan pārstāvot Latviju Eirovīzijā, kā arī daudzos pašmāju konkursos un TV šovos. Man grūti noticēt tam ciparam īstenībā ir. Es atceros, tad, kad es tikko sāku darboties, manai tēta grupai Opus Pro bija 20 gadi, un man 20 gadu jubilejas koncerts, kurā es arī piedalījos, un man likās, ka viņi ir veci opīši. Ka tas ir kaut kas tik sens, un tas laiks ir pagājis tik ātri, un tagad darīs. Un rudenī mēs kārtīgi nosvinēsim tad ar simfonisko orķestri, jā. Nu, pat arī iznāca albums ar šo pašu simfonisko orķestri, Baltic Groove Orkestra. Neapšaubām viens no 208. trumpjiem ir tā dizains. Gan jau piekritīsiet, to ieraugot, tā vien gribas rausties pie tās stūres un doties ceļā. Pēc atjauninājuma Peugeot 208 ir ieguvis jaunus full LED lukturus, GT aprīkojuma līmenī tie ir iekļauti jau standartā, arī šādas te interesanta dizaina dienas gaitas lukturus. Tā stāsta, ka tie simbolizē lauvas nagu nospiedumus. Un arī šādu pašu autogrāfu ieraudzīsiet auto aizmugurē. 20 gadus atpakaļ, tad, kad es piedalījos tādā šovā kā Fabrikas muzikālais teātris un pat vinnēju šo šovu, kā balvas saņēmu Peugeot 206 no salona izdzītu pilnīgu nulīti, un tā man bija pirmā mašīna, tā laikā man vēl pat nebija tiesību, un es domāju, ārprāts, baigi forši, bet kur lai es ar šito visu tagad liekos? Un pēc 20 gadiem, ir šis tas pamainījies. Bet šitais ir jau pēc tāda mazā kosmosa kuģīša izskatās. Ir jau dinamiski tā mašīna, ne? Es tikko sajūtu joslu to kontroli. Mūsu šīs dienas testa objekts ir aprīkots ar spēku iekārtu, kas sevi apvieno mazlitrāžas iekšdedzes dzinēju un elektromotoru. Pateicoties šim salikumam, Peugeot ir izdevies uzlabot šī mazuļa griezes momentu pie zemiem apgriezieniem, līdz ar to samazinot arī vidējo degvielas patēriņu par 15%. 208 GT Hybrid ir pieejams divās jaudas versijās ar 101 zirgspēku un 136 zirgspēkiem. Abi minētie motori ir pašuzlādes hibrīdi, un tiem nav nepieciešama uzlāde no elektrotīkla. Es noķēru šeit, kad mēs griezāmies iekšā pie baznīcas, es noķēru atkal sajūtu, ka pārslēdzās uz to elektro, ka tikko lēnāk brauc. Es domāju, kā mašīna noslāpus, nē, viņš vienkārši, vispār nekādas skaņas, viņš tā ripos priekšā. Badās viņa ļoti patīkami, es jūtu tādu sajūtu, ka ar šo vietu, ar savām muguras smadzenēm jūtu visus mašīnas gabarītus. Vērtējot šī mazuļa aprīkojumā iekļautos labumus, var teikt, ka tas ir īsts karalis lauva. Bezatslēgas piekļuve, 360 grādu kamera, joslu asistents, avārijas bremžu sistēma, kas atpazīst gājējus un arī velospēdistus salonā, 3D digitālais instrumentu panelis, skarijņotīgs monitors šeit vidus konsolē, virs galvas panorāmas stikla jumts, apakšā masāžas sēdeklis vadītājiem un tā tālāk. Patiesībā sakot, dažādu dizaina knifiņu un smalkumu šeit ir tik daudz, ka to izpētēji varēsiet veltīt teju pusi dienas. Viss stilistiski ir uz ūsiņu, tur man patīk šis salons, man patīk tās pilgt zaļās, salāta zaļās šuvītes. Un stūrīti man laikam visvairāk patīk. Man patīk, ka viņi ir maziņi un kompakti un var tāds pilsētas auto. Un, protams, arī droši vien būtu ērti ar viņu stūrēt tālos gabalus, Liepājai, piemēram. Interesants fakts, 208 ir ticis pie jauna dizaina riteņu diskiem, bet tie nav domāti tikai skaistumam. Ar šādu slēgtā tipa dizaina palīdzību tiek uzlabota auto aerodinamika, līdz ar to samazināts arī degvielas patēriņš. Man tāda būšana pie stūres parasti nozīmē arī kaut kādā ziņā atpūtu un tādu kaut kādu domu sakārtošanu, kā, ja man to vēl atņemtu.
stilam ir nozīme. Es kaut kā tā nebiju savā pusē piefiksējis to, bet pēc tam man kaut kā viens cilvēks no malas tā piezīmē. Es saku, man jau ir vienalga, ar kādu mašīnu es braucu, man jau ir vienalga, ko es velku mugurā, ne? Un tad man tas cilvēks saka, nu kā tad tev ir vienalga, tev mašīna, labi, Peugeot neskaitās, to uzdāvināja, ja? Nu, bet arī viss ir kārtībā ar vāģi. Tad man bija Beatles vabola, tad man bija Mini Coopers. Tā kā man tam laikam ir nozīme. Vēlreiz atgriežoties pie tehnikas. Šī ir pirmā reize, kad Peugeot 208 dzinēju paletē mēs varam atrast arī hibrīdus. Un, lai gan teorētiski tie ir 48 voltu, tā saucamie mild hybridi, īsās distancēs tie spēj darboties kā pilnvērtīgi hibrīdi. Tas nozīmē, ka 208 GT hybridi spēj pārvietoties arī 100% elektrorežīmā. Savukārt pilsētas satiksmē, kad visefektīvāk darbojas enerģijas rekuperācijas sistēma, elektromotors benzīnniekam talkā nāk līdz pat 50% no kopējā brauciena laika. Kā sola Peugeot 208 pietikšot ar 4,6 litriem degvielas, lai veiktu 100 km. Ko lai piebilst pēc visa jau minētā? Nespried par lauvu pēc izmēra. Tas, ka 208 ir pilsētas burzmai perfekti piemērots mazolis, nebūtu nenozīmē, ka tā ķepām nav nagu, vai ka tas būtu bikls vai nepamanāms. Gan dizainiski, gan saturiski. Tajā ir visai daudz elementu, kas piestāvētu zvēru karalim. Paldies, ka skatījāties šoreiz, un tiekamies jau drīz jaunos Tavs Auto TV piedzīvojumos.